Sveiki, labdien un laipni lūgt atpakaļ manā kanālā. Šodienas video es jums gribētu parādīt, kā notamborēt margrietiņas ziediņu. Bez zaļumiem, tātad jūs varat izmantot, kur jūs vien vēlaties, vai veidot tālāk turpināt kādu ziedu kā īstu ziedu, vai kaut kur ietamborēt, vai vainagdziņā ietaisīt tamborētā, skaistā. Šeit ir divu veidu. Margrietiņas esmu mēģinājis notamborēt. Viens ir šāds veids ar pilnu ziediņu, ar pilnu to ziedlapiņu. Un šeit ir tukšu vidiņu, kā teikt, bet tas nav tukšs vidiņš, tas vienkārši ir vairāk, izskatās, kad ir šīs ziedlapiņas. Un šis aizņems nedaudz ilgāk laiku tamborēt, šis ies nedaudz ātrāk. Bet nekas sarežģītāks nav šim. Vienkārši izskatās dažādi, tā kā kurš jums patiks, to arī izvēlieties un tamborējiet. Vidiņi ir abiem vienādi, tāpēc es tikai sākumā parādīšu, kā tamborēt vidiņu no dzeltenās dzijas. Un tātad sākam. Kas jums būs vajadzīgs? Protams, jums būs vajadzīga tamboradata, 3,5 mm. Nezinu, kāpēc man šī tamboradata, šis izmērs ir pats mīļākais. Jūs, protams, varat tamborēt ar mazāku, ar lielāku, skatoties, cik jums bieza ir dzija. Sakojiet līdz tam papīrītim uzlīmē, kas jums nāk klāt pie dzijas, kādu izmēru labāk ir izmantot. Jo citādāk pretējā gadījumā jūs varbūt izskatīsies, vai nu būs grūti vienkārši tamborēt, vai vienkārši izskatīsies, ja jūs ņemsiet gluži kaut kādu smalku dziju, vienkārši izskatīsies, ja tamborēsiet ar tik lielu tamboradatu, tad izskatīsies ar lieliem caurumiem jūsu darbiņš. Neizskatīsies smuki, skaisti. Es varu pat parādīt piemēru. Lūk, ja jūs tamborēsiet ar nepareizā izmēra tamboradatu, izmantosiet dziju, tad lūk, skatieties, cik šī izskatās graciozi, stingri arī, un šeit, izskatās forši, jā, bet nepietiekami labi, gribās, lai ir labāk. Protams, dabā, kā teikt, nekas nav perfekts, nekas nav ideāls, it īpaši, kad margrietiņas iet uz noziedēšanas laiku, bet, es tad labāk es, protams, nekur neizmantošu. Tātad šīs izskatās labāk. Un tātad, ko mums vajag priekš tā? Tātad tamboradata, kā es teicu, šķēres, dzeltena dzija vai diegs, ko jūs izmantosiet. Jūs varat izmantot pat kokvilnas dziju. Es izmantoju biezāku kādīšanai un baltu. Tātad sāksim mēs ar dzeltenu viducīti. Dzeltenais vidiņš derēs abiem variantiem vidiņam. Un uztaisam maģisko apli. Un uzmetam 4 gaisa cilpiņas. Un maģiskajā aplī vēl 11 stabiņi ar vienu apmetumu. Un tātad man ir pabeigts šis skaits kopā ar 12 ar gaisa cilpiņām 4. Un tātad savelkam šo vidiņu, aizvelkam ciet. Un savienojam stabiņš pēdējā gaisa cilpiņā no pirmajām 4. Un turpinām arī līdz beigām, līdz nākamā apļa beigām ar savienojumu stabiņiem.
tātad tagad atkal savienojam stabiņš pēdējais un nogriezīsim dzelteno nost. Jūs varat negriezt nost, jūs varat turpināt uzreiz ar balto. Es labāk nogriežu, jo īstenībā, kad jums ir jātaisa vairākas markrietiņas, tad man ir vieglāk uzreiz satamborēt dzeltenos vidiņus un pēc tam vienkārši turpināt ar balto dzīvu. Un tātad jūsu vidiņš ir gatavs. Un turpināsim mēs ar balto tagad. Ņemam mūsu balto dziju. Un tātad atkal es ievietošu adatu savā pēdējā baldziņā, ko es iztamborēju tikko. Un izvelkam cauri balto. Un tagad pašā sākumā, pats sākumiņš būs mazliet grūtāks, jo es uzreiz mēģināšu paslēpt šos visus galus, nevis visus, bet tos divus, kas man tagad būs. Vienu zeltu un vienu baltu. Jūs varat, protams, tamborēt tāpat un paslēpt tos galus pēc tam. Man patīk uzreiz, un pēc tam man ir vieglāk tā. Un tagad tā. Kad dzija ir dabūta cauri valdziņam, turpinām ar 7 gaisa cilpiņām. Man uzreiz tas viens galiņš ir noslēpts. Un tātad, kad 7 gaisa cilpiņas ir iztamborēts, 2. gaisa cilpiņā, sākot ar 2. gaisa cilpiņu no adatas, turpinām ar 5 vienkāršajiem stabiņiem. Tātad tagad savienojam stabiņš nākošajā valdziņā un šo vidiņu, šo galu, ja jūs slēpjat uzreiz, ja jūs darīsiet tāpat kā es, tad mēģiniet paslēpt, mēģiniet viņu turēt šādi te, kā es to daru visu laiku. Savienojam stabiņš un 7 gaisa cilpiņas atkal. Un savienojam stabiņš atkal nākošajā valdziņā. Un slēpjot šo te. Un atkal 7 gaisa cilpiņas un tātad tādā veidā turpinām līdz galam.
Un tātad taisam pēdējo ziedlapiņu. Un savienojam stabiņš ar, kā teikt, ar pirmo vai ar pēdējo valdiņu, kā jūs gribat, vai vienkārši ar pirmo gaisa cilpņu no pirmajām baltajām gaisa cilpiņām. Un 2 gaisa cilpiņas uzmetam un nogriežam dziju. Un pirmais veids margrietiņai ir gatavs. Kā jūs redzat, man tā šeit sanāca viens īsāks, bet, kā jau es teicu, dabā nekas nav perfekts. Tā kā ja viens būs pa kreisi vairāk, viens būs pa labi varbūt, tas nav nekas traks. Paskatieties, iziet ārā, paskatieties, kāda izskatās margrietiņa, viņa nav perfekta. Un tātad ķeramies klāt pie nākošā veida. Vidiņš man jau ir gatavs viņam. Tātad atliek tikai turpināt ar balto. Tātad ievietojam adatu. Un pievienojam balto dziju. Balto diegu. Un es atkal darīšu tāpat, ka es slēpšu šos galus, kamēr tamborēšu tagad. Tā, lai man pēc par viņiem nav jālauž galva. Es mazliet īsāku. Un tātad tagad turpinām nevis ar 7 gaisa cilpiņām, bet ar 15 jau. Ja jūs leipjat to galu, tad sākums, protams, ir mazliet piņķirīgāks, bet pēc tam būs viegli. Kā jūs teicu, jūs varat tā nedarīt, kā es vienkārši tagad iztamborējat 15 gaisa cilpiņas. Tātad 15 gaisa cilpiņas man ir gatavs, ievietojam adatu nākamajā valdiņā, un es atkal slēpšu šo te galu, jūs arī varat tā darīt, vai jūs varat tā nedarīt, tas ir atkarīgs no jums. Savienojam stabiņš un 15 gaisa cilpiņas. Un atkal savienojam stabiņš nākamajā valdiņā. Tā līdz beigām turpiniet, kamēr jūs nesasniedzat pēdējo valdziņu. You got the kick. Tātad, kā jūs arī redzat, man ir pazudis, es jau esmu noslēpus, var teikt, šo dzeltenoto galiņu vienu. Turpināšana būs vieglāka. Tā, šeit es tagad mazliet aizskaitījos, bet tas nekas. Man būs mazliet garāks šī ziedlapiņa.
tātad es tagad ielieku adatu pirms pēdējā valdziņā un pēdējie 15 gaisa cilpiņas. Un savienojums stabiņš pirmajā gaisa cilpiņā no pirmajām 15. Divas gaisa cilpiņas izmetam un nogriežam dzīvu. Un otrs veids margrietiņai ir gatavs. Kā jau es jau teicu dažas reizes, ka dabā nekas nav perfekts. Tā kā, ja jums kaut kas ir īsāks vai garāks vai no jau kāds skaits, tas nekas traks. Un tātad šādi te. Cerams, ka jums patika šis video. Ja jums patika šis video, neaizmirstam nospiest lūdzu pociņu patīk manam video un neaizmirstam abonēt manu kanālu. Cerams, ka līdz Jāņiem vēl paspēšu jums parādīt, kā notamborēt vēl kādas Jāņu zāles, Jāņu puķītes. Visu labu, atā!